nāk šajā brīdī pirmo reizi mēģināt princesi, ir Laura Šakķe no Liepājas Čakstes 10. vidusskolas un Toms Akmens no Liepājas valsts gimnāzijas. Nu, tagad paprasīt arī vairāk, ja? Nu, aiziet, kur pirmais prasīs. Vai raķešu bāzi? Nē, jūs te tur trāpījāt. Nē, es trāpīju pareizi, jūs te tur trāpījāt. Kurš man teikt par šķūrīt maksās? Dzīvoja divas čukšas kaut kādā pasaules nostūrī. Izvietojušies tā, ka atrodas katrs savu kalnu galā. Bet, starpā tāda baigā aiz, lai to pārvarētu, viens kaimiņš varētu aiziet pie otru, vajadzīgs 3 dienas. Tad vienu dienu viens čukšs sauc. Kaimiņ, tu vari atnākt? Labi, tūlīt būšu. Mēs 3 dienām atnāk. Kā var palīdzēt? Tu gadījumā man kaķi nesredzējis? Viņš tāds sašūts iet mājās, pēc 3 dienām domā. Kā es viņam tūlīt atriepšos? 2 mēnešus staigā apkārt, domādams 2 mēnešus staigā apkārt. Es izdomāju, kā es viņam atriepšos pie pilota. Kaimiņ, tu vari lūdzu atnākt? Labi, tūlīt būšu. Pēc 3 dienām atnāk. Kaimiņ, klausies, diemžēl es tavu kaķi neesmu redzējis. Komandieris, ka norāja sieviešu bataljonā ierindniec. Ierindniec māja. Nākamreiz, kad kāds nāks, ir jāsaka stāv, kas tur nāk, nevis nenāc klāt priekšu. Notiek pilsētā cirks. Filmu arēna. Iznāk cirka direktors. Kā pirmais uzstāsies akrobāti. No pēdējās rindas viens tāds akrobāti, idioti! Izdiet akrobāti, iztaisa savu priekšnesumu, iznāk atkal direktors. Nākošie mums uzstāsies klauni! No pēdējās rindas klauni, idioti! Iznāk klauni, uztaisa savu priekšnesumu, iznāk pēdējo reizi direktors. Un tagad mums vakara nagla. Cilvēks, laiks no 50 metru augstumu, mazā šņabīga lazītē. Kur jūs mani velkat, idioti? Zvans uz zooveikalu. Es vakar pie jums nopirku jūras cūciņu. Es ieliku viņu akvārijā, viņa mazliet papeldēja, tad nogribu divanā un aizmigu. Ar ko man viņa barot, ka viņa pamodīsies? Mežonīgi ir ietu. 2 kauboji iet uz salonu, redz plakāts. Par katru indiāņu skalpu saņems ir $1000. Viņš saka, dalēdēl, ejam uz prēriju, pilsti bagāti. Jā, ierauka Evlins, kur sevis 2 indiāņi. Ielvās klāt, fiks noskalpē. Jā, kāds pilsēt, katrs dabūt ar štukām. Tad viens saka, Bill, laižam uz prēriju, paliksim pa nakti un no rīta dosimies vēl medībās. Kļūsim patiešām bagāti. Sarunāts, čau! Uztais telti, guļ, no rīta, pirmais pamožas, izvien ar no telts skatās. Visi indiāņi kaut kā 100 sastājušies apkārt, atvilkuši lokus. Viņš tā reāli mācīja pastās. Ieskrien atpakaļ teltī. Bill, mosties! Mēs esam bagāti. Jā, 3 anekdotas izskanēja. Vai žūrī gatavi vērtēt? Vai gribēsiet vēl kaut? Vēl vajag? Bija 3. Es domāju, ka vajag vēl. Vajag vēl? Pa vienai vēl. Aiziet. Iet pa dzīvi, pa ceļu 2 vīri, ap 2 vēl kā ejot. Viens saka, Afganistāna, 13 gadus apakaļ, otrs. Suņi kaka, 5 metrus apakaļ. Tātad, viens čalis izdomā doties ekskursijā pa Āfriku. Noīrē kamielu. Viņam māca, kā jāt to kamielu kāds komantot. Saki fu, lai kamielis sāk iet. Saki fu, un kamielis ies ātrāk. Saki āmen, un kamielis apstāsies. Labi, mierīgi atcerēšos. Jā, uzsēž visu kamielim, saka fu, un dodas izjādē. Jā, skaisti tā nav. Bet varētu tā kā bišķi ātrāk. Pasaka fu. Kamielis jāj ātrāk. Gribas vēl bišķi ātrāk. Fu. Vēl ātrāk kamielis jāj. Bet tad saprot, čelas, ka
aizmirsis, kā apstādināt to kamielu. Nu nekas, gan jau kamielis sagurs. Nē, skaties, priekšā aiz. Ko tu iesāks cilvēks? Nāvē lemcēs. Sāk skaitīt tēvreiz. Tieva dēlā svētā gara vārdā. Amen! Pāršas mālīns vienkārši apstās. Viņš tā pastās pāri. Kā ir? Ir labi? Būs vērtējums. Tad redzēt? Tā, Laurai. Jā, Laura nāc mums piebiedrojas Tomam. Jā, arī Toms mums piebiedrojas. Kā redzat, mēs būsim spiest rīkot krietni garu otro kārtu. Ja? Un mēs tam bez kādām